Valodā vai kā ebreji saka, tas ortodoksālais, jā. Nu, tad tur saņēmis to mācību, bet ir klausies. Nu, un tur ir tas, un to šie kristieši, kad tur tajās diskusijās, kas man ir bijis, viņi neņem vērā to, ka ir jāiet un jāklausās. Nē, mums nav vairāk nekas noteikts. Nepielūgt alks, neēst asins un nepārkāpt laulību, un tā mums pietiek ar to. Nevajag vairāk. Nu, un to pantu atmet, kad ir jāiet klausīties. Nu, protams, iet un klausās, ja arī neatmet, tad iet un klausās uz baznīcā, bet baznīcā jau, ne jau visās baznīcās, kas teikt, nu es teiktu tā, baznīcā jau katrai savu mācību. Un ja sludinātājs vai mācītājs beidzot ir kaut ko saņēmis no Dieva un sāk skatīties, ka tā ir dievmācība, ka tā ir atšķirīga no baznīcas mācību un sāk to sludināt, tad kāds brālis teica, tad viņi nesadzirdēja, tad tas bija, tā uzlika mikrofons, viņš teica, un tad man sadzirdēja un izmet uz ielas. Ar visu bērnu baru uz ielas palika un viss, cik viņam tie bērni bija. Nu, es negribu minēt, lai labāk tas... Man ļoti interesanti tomēr, kā viņam bija tas ceļš, ar ko viņš sāka? Kādus iebildumus viņš cēla pret to baznīcu? Nu jā, to es arī nezinu, jo, bet... bet tā ir, nav vērts runāt, ja nezinu. Bet jāzina, nē, nu tā ir runāja, mācība. Par ko viņu izdzina? Nu, es saprotu par to, ka viņš sāka mācīt to, kas ir rakstos, nevis baznīcas mācība. Nu, es taču zinu, ka baznīcas mācība izmainās. Ir kaut ko izmainījusi. Ja, teiksim, kādā diskusijā man viens kāds teica, es neatceros, par kādu jautājumu bija runa, bet es pieminēju piemēru rakstu vietu no jaunās derības grāmatas, ne no citurienes. Un viņš man atbildēja, nu, ja jau tā, tad tas nav vairs Latviju pestītājs. Latviešu pestītājs tas nav. Nu, un es saprotu, ka viņš kaut ko līdzīgu sāk runāt un sadzirdēja tie, ka tas nav latviešu pestītājs vairs. Nu kā, nu, luterāņiem ir svētdiena, nav šabats. Kaut vai tas viens ir, tad vēl taču pa dietāriem likumiem. Nu, un tā tālāk, ja. Es pat teikšu, oi, bet Pēterim teica, redz, Pēter, kauju nēd. Visu to nešķīsto. Tur viņam taču tik pateikt, bet tālāko, kas ir, kāpēc? Kāpēc tad? Uz ko viņam tik norādīts? Viņam tik norādīts uz tiem pagāniem, kurus ebreji tad uzskatīja par nešķīstu. Ar tiem ej un runā. Nevis tagad ir, nepieskaries, nu. Neredz to līdzību, viņa redz, ka visu tagad var ēst, nu, kur tā kā čūski Skaidrojums, nu jā, kā ir izskaidrots, ka tas ir pretēji tiem Toras likumiem, nu, kad tas izraisa, jā, tādu dizonanci, jā. Tāpat tas arī šodien, nu, ka mēs lasām, jā, pa tiem Jom Kipur kalpošanu, ir noteikumi arī, jā, tur nemazgāties, jā, tanī dienā, nu, kad Jom Kipur, tagad ejiet tie noteikumi, jā, kad nedrīkst mazgāties, kad iet uz to Jom Kipur, kas vēl tur bija, tāpat apaukot ādas neģērbt, jā, tur kaut kādās tenisčībās ieteicams, jā. Un paskatoties, kā tad tam priesterim notika tā, bet, nu, arī saprast, ka tā ir priestera kalpošana. Viņš ģērbās 4 vai pat 5 reizes, un mazgājās pirms un pēc katras tās pārģērbšanās reizes kalpošanā. Tad, nu, attiecībā uz to, kā tur Torā, ja notika tā kalpošana,
atšķirās tagad no kaut kādiem noteikumiem, kā ir noteikts, Jom Kipur dienā, kā ebrejam, tur tā kā, ko viņš drīkst darīt, ko nedrīkst, ka viņam jācenš nekāda roku mazgāšana, nekas, viņš vienkārši, tā gavēšanas tā diena, kāpēc es to paņēmu, tāpēc, ka, tās arī ebreji vidē tās tradīcijas, noteikti tie noteikumi var atšķirties kaut kur un likties nesapasēt ar to, Torā, par tiem noteikumiem, kā tad tur tos svētkus svinēja, kad bija šies miškani. Tā dienā nemazgāties, pirms tam jau nav teiks, ka nav, bet tā dienā vai tur rokas nemazgāt tāda noteikumi, tas ir varbūt, bet tā mazgāšanās, es saprotu, ka tur ir tajā dienā nebūs mazgāties, jo tu jau tai dienā neēdi. Tur ir domās par to apmazgāšanos, kur ir tā krūza 2 rokturiem, 1, 2, 3 reizes uz katru roku uzlej to ūdeni. Es atgriežu krānu no rīta un 1, 2, 3 reizes. Tas varbūt citam liekas, tā nav tas, Bet Dievs tas kungs uz sirdi skatās, nevis tieši uz to rituālu, vai tu pareizi izpildīsi vai nepareizi. Kā bija, tas pats pirmais Jom Kipurs, es atceros, kā mums bija. Ne tai dienā, bet toreiz uz Zāļu ielu izgājām ārā. Un nevis vēl līdz vakaram vai kas, bet vēl bija gaiši. Tāda krēsli jau. Un pie debesīm dubult varavīgs. Es saprotu, tas bija apstiprinājums, parādīts. Atbrauc Samuels toreiz. Mēs Jom Kipurā noturējām. Viņš saka, mēs tikai rītā. Ne tā datumā vai kas, bet tas kungs pieņēma to. Tu nezināji, bet tad, kad tev nāk zināšanas jau, tad jau tev ir atbildība. Vai, teiksim, atbildība un izvēles brīvība. Vai tu esi izvēlos to vai to. Bet es nevaru nevienam tā, kā es daudzreiz minējis, esmu tas viens Gideons toreiz no Igaunijas. Pieņem sveitību vai lāstus, pieņem sveitību, lai tu dzīvotu. Tie sveitību, tie ir baušļi. Ja nē, tad mirsi, tagad tā atklāt pateikt. Radikāli tā. Tā, iedot pa galvu. Kādam varbūt tā vajag, kādam varbūt tik mīksti nedara, tā kā Artūrs, kur tenī pestīšanas armijā, ka tur ir attiecīgi kalpotājs, kas nodarbojas ar tiem, kas no cietuma izgājuši, un to tikai viņš var, tas pats ir izgājis visu to, un viņš zina, kā viņiem ir jārunā, kā viņus turēt grožos, un iespējams viņam ir kaut kādi radikālie visādi piegājieni, bet tam, kam vajadzīga vairāk mīlestība, tam atkal, varbūt nedara šitās, tādas metodas, tā kā tur atkal ir, jāskatās katram tā kalpošana, ko viņš ir saņēmis, tādu viņam jākalpo. Kas tas pa putni, kas tur protestē? Tas ir dūdo, balods un tāds ir, es arī tā pašā laikā, teiksim, arī es apbrīnoju tos kristiešus, bija tāda vienam viņš tādu kopienu uztaisīs. Visi šie tās, arī tie, kas no cietuma iznākuši, alkoholiķi un visādi tur ir no baptistiem. Un tādas lūkšanas viņiem notiek visu. Es to nespētu. Viņi strādā, viņi tur dara, viņi paši sevi apgādā arī, viņam tur kaut kādas subsīdijas, kaut ko no ārzemi, kaut ko viņiem tur iedod. Bet tur viss vēl bija neiztaisīts, nebija tā, ka tu ieeji tādā gatavā. Es biju pie tādiem reizes tur aizmirst, kurā vietā tas bija, tā nav svarīgi. Bet es nespētu to izdarīt. Tā ir dāvana tam cilvēkam dot, viņš ir saņēmis to uzdevumu, ka viņam ir jāpalīdz tiem, kas ir tādi sasisti pa dzīvi bijuši un paši izvēlējušies iet to tādu, to ļaunāko ceļu. Tagad viņiem ik pa laikam atkal atnāk tie,
kā teikt, tie 7 tie gari un grib viņu atkal vilkt atpakaļ, kad Jā. viņš ir iztīrījis to namu. Un ka tāds, kas viens ir tas uzraugs, viens tas dvēseli, tas, nu, tāds tēvs, ja viņiem, kas rūpējās par viņu dvēselēm, ka viņš zina, kā viņus, nu, noturēt, lai viņi neaiziet. Nu jā, tur tāds interesants, es redzēju, vēlēs tas tādu reizi, ko ir kādā diskusijā bija. Man viens kāds jautāja, vai ticīgā dzīvē var būt neuzvarēt grēku? Nu, es atbildēju šādi, ticīgam cilvēkam savā dzīvē jāpiedzīvo daudz pārbaudījumu. Daudzos no šiem pārbaudījumiem viņš pakrīt. Bet daudzi no šiem pārbaudījumiem uzrāda manī apslēpto grēku, var sacīt arī dēmoni. Es to saku no savas pieredzes. Dažreiz liekas, ka kādu grēku es šobrīd nespēju uzvarēt. Rakstā, ko darīt ar savu āzi dēmonu, manī ir laba pamācība, bet to nav viegli izpildīt, kā uzrakstīt, bet jācenšas. Jūdaismā ir vispārējais noteikums. Katra krišana notiek kaut kādas pacelšanās dēļ. Turklāt šī pacelšanās notiek jau daudz augstākā līmenī nekā pirms kritiena. Nu, kā ir Salmana pamācībās sacīts, jo taisnais krīt 7 reizes un atkal ceļas augšā. Tad te rodas arī tas jautājums, ja kā taisnais var krist. Rabīns atbild, krišana un pacelšanās, atkal krišana un pacelšanās, arī taisnā ceļš uz pilnību. Tas ir, ja es pakrītu, es to saprotu, bet ja, teiksim, es iekrītu bedrē, nu, vai esmu pakritis, un tagad uztais, nu, vēl tur tās viens pakritis, vēl 3., 4., un tagad no visiem tiem pakritušajiem uztais tādu kopienu, un turpina dzīvot šajā pakrišanas stāvoklī, ja. Nu, visvieglāk to varētu teikt ar alkoholiķiem, ja. Ir anonīmie alkoholiķi, kas cenšas dzīvot skaidrā, sajiet kopā, bet tas jau ir tas pozitīvais un ir tas otrs āzes, ja tā varētu sacīt, kur ir sataisto kompāniju un tad kopā arī turpin dzert. Tas arī divas nometnes. Par to Nadavu Avīgu, Adonai viņus sadedzināja, bet viņš sadedzina arī tos upurus, bet tie upuri bez grēka, bet te viņi tā kā sanāk rakstīts ar kaut kādu grēku. Ja šo arī tāpatās, nu tā kā nonāvēja, iznes ārpus nomets. Viņus arī Adonais pats nonāvēja, tā kā uguns viņu apēja, tā tur rakstīts. Un viņus iznes ārpus nometnes. Kaut kā, kāpēc viņus visus Nu, ir tas viedoklis par to, kad viņi arī bija kā šis upuris, tieši upuris kā svētumam, kā teikt, nu, es nemāku, tur tālāk nav paskaidrots arī kā, bet, nu, tā no komentāriem viens no tādiem bija, ka viņi bija kā šis upurs, kas ir kā Mošē tur kaut ko, nu kādā komentārā to teica, Mošē bija domājis, ka kāds no viņiem tas būs, vai nu viņš vai Ārons, bet tas kungs sveitījās caur viņiem. Būs upuris viņš vai Ārons, vai kas? Nu, tāds viedoklis. Ka varēja būt upuris, jā? Jā. Bet viņi tā kā bija upuris, bet nu te rakstīts, ka viņi vainīgi. Nē, nu jā, bet tas ir viens no tiem viedokļiem. Viņi vainīgi bija, ja šo arī atrada vainu. Viņš, ja, lai viņu varētu... Kurā rakstīt? Atrada vainu. Nu jā, šobrīd, teiksim, nu viena tāda piemēra no pasaules, ja viena... Vai krāt 10, 6, nu 10 no sākuma sastāv. Nu, tā ir pirmā komentāra. 10, 6. Nu jā, no 1 līdz 6. Mēs viņu pret Господа. Окончусь, которого
Tur ir, es saku, tur ir daudz tie komentāri un daudz viedokļi, bet... Es tā pirmreiz ieraudzīju, ka visus tā kā Adonais aprī uz dzīvnieku upurus, kas ir bez vainas, šitos brāļus, Ješua arī tā kā ir nonāvāts. Visus Adonais aprī. Jā, bet arī tas pats par Ješua, viņu, daudz to atmet, viņš bija taisnais, viņš bija tas un tas, bet ir rakstīts taču arī, Ješua mācījies paklausību no tā, ko cietis. Tad arī nav tā viennozīmīgi. Kur tas ir rakstīts? Mācījies paklausību no tā, ko cietis? No gaušas nepateikšu. Vēstulēs kaut kā. Ebreju vēstulē. Jā. Ir. Tad viņš arī nebija paklausīgs. Mācījies paklausīt. Tātad, no tā var secināt, ka kaut kur bija arī tā, ka viņš nebija, ja? Pēc tās vēstules, ja skatās. Bet, ja tas skatās citādāk no rakstiem, es to neatrodu tādu. Tur rakstīs, ka viņš ir bez vainas. Ka tomēr... Nē, kas tā nav jāsaprot, ja šo nebija nekāda vaina. Jā, un tad, ja viņš ir mācījies paklausīt... Tā, ko cietis, viņš cieta no saviem. Viss kaut ko jau dzimstot jau muku. Nē, no priesteriem, kas no tās, kas viņu nepieņēma, kad viņš sāka sludināt. Viņš taču visu laiku cieta, viņam darīja pāri. Viņš pagrieza savu, tur ir arī rakstīts par to vaigu, kad viņu apspļaudīja, viņš... Es nevaru. Jā, tas tāds, jā, kad viņš ir šī ciešana mācījies paklausīt, bet tagad tur jau ir tas, to paklausīt mācīties, tu ciet, tev tur saka, tu nepareizi dari, kur tu esi aizgājis, tur pie tiem viņi taču mūsu Jēzu, ja piesit krustā, tu pie tiem tagad aizgāji. Tagad, pat kāda senatora Amerikā uzstājusies pret, kongresa locekļi, tam nav svarīgi, kāds viņai tur tas tituls, uzstājusies pret antisemītisko likumu Amerikā, jo viņi taču mūsu Jēzu arī piesit krustā. Kaut ko tādu var iedomāties, protams, ka viņai ir baznīcas mācība iekšā un viņa rakstus nav lasījusi. Tāpat tās, kā tie man bijušie draudzes locekļi, kā teica, tu aizgāji pie tiem, viņi mūsu Jēzus piesit krustā. Tas kungs uzkarā visus mūsu grēkus. Viņš tā nemaldījās. Protams, ka viņš nemaldījās, viņš izsvēts. Labi, varbūt līdz ar to šodien šo ierakstu beigsim, vēl varam pārunāt. Bet tas ir labi, ka tā rodās kaut kāda jautājuma, analīze. Bet vispār kā tā kopumā jau tas bija domāts tautai, kalpots, lai tauta tiktu attīrīta. Taču vēlākajos, 23. taču nodaļā, 3. mušē 23. teikts, также в 9 день 7 месяце, день очищения. Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и принесите жертву Adonaju. Tad tas ir atčišķēņie, tāds, izpirkuma, diena. Tas jau ir domāts priekš mums, tas, ka mēs tagad apzināmies, kad ir tas situācija tāda, kad mainījusies, kad nav vairs tāda upurēšanas tā kārtība, bet tāpats tas, kā fizikas likums, tā kā jāsaka, tie debesu likumi, viņi strādā joprojām. Un mums tikai jābūt tas pareizais, viss tas, tā kā ķīmijas, kaut kādā uzdevumā jābūt visiem tam lietām ir proporcijām un tam vielām jābūt ir pieejamām, lai varētu paveikt to uzdevumu. Tā kā arī, piemēram, es saņēmu te tādu atsūtījis, bija Avdī, tur arī tāds skaidrojums bija. Viens tur rabīns bija par to momentu, kur pienes to bulli, ar to bļodi, viņa asinīm. Un tā kā bija jāpabeidz tā kalpošana, bet pēkšņi viņš dodās iekšā
un veic to vaskurieņie, ja. Liekas, kaut kāda tāda rīcība, ka tur jāatver tā vieta, ja, kur tieši Oskaram laikam bija dabūla, ja. Šīdienas Tors stundā. Un pēkšņi tā kā netiek pabeigt, ja, tā upurēšanas kārtība. Viņš dodās iekšā vissvētākajā, tur, kur ir vaskurieņie notiek. Pietuvinās Ārons to būvu grēku attīrīšanai, kas viņa, un izpirks par sevi un par savu namu. Un nokaus to būvu grēku attīrīšanai, kas viņa. Un paņēmis pilnu ogļu trauku ugunīgām oglēm no altāru, un tā kungu vajag priekšā, un pilns savu smalkā kvēpināmā, un ienesīs iekšā aiz priekškaru. Un dos to kvēpināmo uz tās ugunas, tā kungu vajag priekšā, un apklās kvēpināmā mākonis to vakars, viss tās liecības un nemirs. Jā, tā kā tur vēl bija jāslaka, kaut kas ar tām asinīm bija jāslaka. Tad ir un ņems no buļļa asinīm un slacīs ar savu pirkstu uz vāku, austrumiem un redz pa priekšu, parasti jau ņēma no tām asinīm un uzreiz slacīja, uz tiem. Jā. Un šeit uzreiz pēkšņi viņam jādodās ir kvēpināmo pienest. Un tā kā tāds, ka tas kvēpināmais upuris, paveicot tādu izpirkšanu, ļauns mēls izpirkšanu. Un tad nav iespējams saņemt piedošanu ar šo lielo pasinību, to upuri. Ja tu neesi nožēlojis to, aprunāšanu, ļauns valodas, tad tas grēku upuris neko nedos. Viņš tāpēc nes iekšā to, jānes viņam ir tagad kvēpināmais, tas ir labi smarža, ja? Tie ir labi vārdi, kad mēs nožēlojam to, kad mēs esam slikti runājuši un aprunājuši un slikts valodas. Tad tas ir jānoņem nost, ja ne, tas upurs nebūs ģistvīķiļin, Evaņģēlijā, kurā ir rakstīts, ja tu gribi... Tāds skaidrojums, es tik tā pārstāstē. Ja tu gribi pienest tam kungam dāvanu. Pa priekš ej un izlīdzinies ar brāli. Vispirms ej un izlīdzinies ar savu brāli un tad pienes. Bet ja tu neizlīdzinādāmies to dari, ja, tad tu faktiski vairo savu grēku un nekas nestrādā. Jā, bet ir tas tur uzreiz, es tādu varētu teikt, ja, bet ja tas brālis vai māsa vispār, ir mani apvainojis, aprunājis un vēl nezinu ko, bet viņa, es neko nezinu nemaz, neko nesaprotu. Un tad es uzbāžos ar savu atvainošanos, to, kad es esmu, kad es viņai piedodu vai kas, jo man vajag to mieru izlīgt. Tas kungs to ir redzējis. Viņi nesaprot, pa ko. Tas kungs to ir dzirdējis. Un ja tu esi ar tādu to namierēņie prišol, ar tādu domu izlīdzināties un tev atbildi tā, kad es neko nezinu, ja, tad tu savu to, kas no tavas puses esi izdarījis. Jā. Un tas grēks paliek uz tā cilvēka, kurš, viņš neko nezina. Jā, un vispār mums jālūdz par tiem, kas neko nezina šādā situācijā, ja. Lai Dievs dod viņiem apgaismību, tāpēc, ka tiešām nesaprot. Tur ir arī tas viens no tiem ir, ko par šo aprunāšanu, ja, kad, teiksim, tas visbriesmīgākais grēks. Kā gudrie saka, viens tās komentārs, vai tas, kas ir par aprunāšanu, tad arī viens no tiem bija šis spitālī, carāti, ja, radās. Bet vai ir tāds jautājums, vai tas, kurš, teiksim, kalpotājs, kurš perfekti zina visus šīs carāt likumus, visus tos spitālības likumus, perfekti, un var tev uzrādīt un pateikt visu, tas tev pat nāk no turienes un turienes, tas tev jāpārskat. Vai viņš ir spējīgs ieraudzīt arī sevi to visu?
Un atbild, nē. Viņš nav spējīgs to ierīt, viņš neredz to sevi. Bet ja viņš to neredz sevī, viņa kalpošana ir nederīga. Viņš var darīt, ko grib, bet ja viņam ir, ka tu sēž iekšā, dziļi viņā pašā grēks, viņa kalpošana nav efektīva, nederīga. Nē, nu es to saprotu. Es to saprotu arī, bet es saku, kā tie gudrie komentē, tāds, kurš visu saprot, visu zina, viņš perfekti var uzrādīt tev visu, bet pats sevī neredz to. Nē, nu tāda, tas ir viens viedoklis. Tās vitālība, ja viņam tā. Nu, viņiem jāatceramies Āronam, kā tas bija, un Mirjam, jā, Mirja kļūst vitālīgi, un Ārons arī bija piedalījies neaprunāšanā savu brāļu Mošē. Viņš nekļūst vitālīgs, un jautājums dažreiz radās, kāpēc tad Ārons? Nu, tas arī ir komentārs. Nu, tam dēļ, ka viņam bija jākalpo, viņš nevarēja kļūt vitālīgs. Nu, tāds, Nu, loģiski. nu, ka viņš, bet es nedomāju, ka viņš nesaprāt, ieraugot savu māsu. Jā. Dāvida arī par viņa grēku, to ārlaulības grēku, cieta viņa, nevis viņš pats, bet dēls. Dēls aizgāja nomira, ja? Tas pirmais bērns ar to pats ir. Kur Adonais redz pats nomirdina kā Ananija un Sapfīra un Koraks, nu, ka Adonais pats par kaut kādu grēku tā novāc, tāpat kā tos brāļus tā, nu, savēlkās tāds vairākas vietas. Jā, vēl varēs pārunāt vēl pēc tam Jā, šodien labi. šo te